Vakar Svētā Pētera baznīcā 15 labākajiem Rīgas skolotājiem tika pasniegtas zelta pildspalvas, kuras jau 21. gadu pašvaldība pasniedz pedagogiem, lai izteiktu atzinību par radošu, inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. Kritēriji nav daudz mainījušies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Kādreiz bija tas jaunietis, kurš saņēmis bija zelta stipendiju, nosauca to skolotāju, kurš būtu viņaprāt cienīgs saņemt zelta pildspalvu. Šajā brīdī tā situācija ir mainījusies attiecībā uz pedagogiem, jo tos izvirza pat izglītības iestāde, un tas iemesls ir gaužām vienkārši. Ja? Mums tur veidojas tāds bišķi tā kā noslēgtais aplis, ja? Jo tie skolēni, kuri piedalās mācību olimpiādēs un starptautiskās olimpiādēs, nepārstāv visas mācību priekšmetus, nepārstāv sākuma skolu, nepārstāv speciālās skolas, un tamdēļ arī tika mainīta šī situācija. Un šajā brīdī es domāju, ka tas ir daudz taisnīgāk, jo mums ir ļoti daudz labi pedagogi, kuri nestrādā tikai ar olimpiāžu uzvarētājiem, bet strādā ar tādiem bērniem, kuriem varbūt ir mācīšanās grūtības, kuriem ir varbūt arī kādas grūtības ģimenē, un viņi lieliski tiek galā un veido viņus par ļoti labiem cilvēkiem. Un tas ir būtiski. Teikt viņiem paldies. Tā ir sirds, kas liek to sirdi ieguldīt, sirds un sirdsapziņa. Ja jau tādā profesijā strādājam, tad bez dzīves spara un prieka un iedvesmošanas nekas jau nesanāks. Un, protams, ka ir patīkami. Kam tad nebūtu patīkami, ja tevi novērtē un redz tomēr, ka tas kādam kaut ko nozīmē un daudziem kaut ko nozīmē? Liels gandarījums. Tomēr gribas pateikties visiem skolas vadībai, kolēģiem, jo viens jau nav karotājs, kaut gan skola nav īsti karalogs, bet cīnīties sanāk, tāpēc jāpateicās par darbu arī skolotājiem, pārējiem kolēģiem par atbalstu. Un dabīgi, ka mēs viens no otra mācāmies. Par cik man tā pieredze nedaudz lielāka, es esmu tāds vecāks vīrs, tad, teiksim, cik es varu palīdzēt, un man arī palīdz. Visiem paldies! Savukārt izcilākie skolēni tika apbalvoti ar Rīgas domas zelta stipendijām, kuras piešķir skolēniem par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem pilsētas, valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisku pētniecisko darbu konkursos. Noteikti brīnišķīga sajūta. Tik vēsturiska vieta, tik viss nopietni un dievišķīga mūzika un dievišķīga atmosfēra. Protams, tāds satraukums, bet ļoti labs. Tu jūti, ka tas ir tāds ļoti skaists, ļoti grezns noslēgums 12 gadu garam ceļam no 1. klases līdz 12. Un, ja tev ir bijusi tā skolēna pusauģa dzīve, tā ir noslēgusies šodien un novēlu arī citiem cilvēkiem pārdzīvot kaut ko līdzīgu savā dzīvē. Šogad balvu pasniegšanas ceremonijā īpašu programmu ar maistro Raimonda Paula skaņdarbiem bija sagatavojis Rīgas mūzikas skolu jauniešu simfoniskais orķestris diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā. Līdz ar orķestri pasākuma muzikālo sveicienu kuplināja pianists Romāns Vendiņš, kā arī solisti Aija Vītoliņa un Daumans Kalniņš. Pasākumu organizēja Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments.